Lai dzīve mainītos uz labo, pirmām kārtām Rīgā, tātad ir, manuprāt, tas ir vienkārši. Mums jāpārstāj kultivēt mīts, ka Rīgā trūks naudas, lai paņemtu dienas kārtībā kādu labu programmas punktu, vai izdarītu kaut ko labu mūsu bērniem, vai mūsu invalīdiem, vai mūsu pensionāriem, vai kādam, jebkuram sabiedrības loceklim vai sabiedrības grupai. Īstenībā Rīga vienmēr, visos laikos ir bijusi ļoti bagāta pilsēta. Mums ir ārkārtīgi daudz naudas. Mums Rīgas budžeta izdevuma daļa ir 500 miljardi latu. 500 miljoni latu. Tā ir milzīga nauda. Mums vajag tikai netērēt to naudu stulbi. Mums vajag izdodot naudu, tērēt viņu gudri, saprast, kādas ir prioritātes. Un, tas no vienas puses. No otras puses mums ir absolūti apzināti jāveic soļi tajā virzienā, lai tās naudas būtu ar katru gadu vairāk ko tērēt. Un, tā ir absolūti apzināta darba vietu radīšanas programma caur pilnīgi citu līdz šim vispār mūsu sabiedrībā nediskutētu prizmu. Mums ir apzināti jādod priekšroka saviem ražojumiem. Un, ja mēs apzināti dosim priekšroku tam, ko mēs ražojam, tad mēs tieši tajos savos defektos, un mums ir visapkārt vieni defekti. Mums nav rūpniecības, mums nav ēkas siltinātas, mums Latvija ir zaļākā valsts pasaulē. Nevis tāpēc, ka mēs būtu baigi gudro zaļo politiku piekopuši, bet tikai tāpēc, ka mums nav industrijas un mums nav lauksaimniecības attīstītas. Bet no otras puses tā ir laime. Ja, un uz šīs klints, ka Latvija ir zaļākā valsts pasaulē, var uzbūvēt milzīgu skaistu celtni. Mums tikai jābūt gudrākiem, mums jādod priekšroka savējiem, un, ja jāizvēlās starp savējiem, tad jādod priekšroka zaļākajam, tātad ilgspējīgākajam. Jo faktiski iet runa par to, vai mums izdosies saglabāt šo zaļumu, šos resursus mūsu bērniem. Tas ir galvenais uzdevums.